Hei, šis ir podcasts, kurā mēs apspriedīsim spokus, mošķus, monstrus, leģendas, troļus un visu pārējo paranormālo pasauli. Parādi mums mošķi, un mēs to normāli apspriedīsim. Sveicināts, dārgais mistēriju fans. Ja jau es atgriezos, tad ir interesanti. Izskatceram. Jā. Šodien parunāsim par rituāliem, izsaukšanām un visādām šitādām nedarbiem. Tā ka jājautā uzreiz, vai tu pati kā tev esi kaut ko saukusi? Klasika. Protams, bērnībā tas ir, man liekas, darīts. Jebkura meitene, ka to ir mēģinājis. Okus, ne, bet pīķidāmas. Un es nezinu, vai man kaut kas prātā bija, kad bija tāda populāra grāmatiņa, kur bija spoku stāsti, un tur bija kaut kāds visādi rituāli, kas tev naktī jāmazgājas pie spoguļa, un kaut kas tāds šādi varēja. Mēnes gaismā, tur kaut kāda spaini vai ūdeni, kaut kas tas bijis, atceros, jā. Diezgan advancēti. Mistēriskākais kāda grāmata man bija sapņu tulks. Un tāpat nav mistērijas vienkārši. Es nezinu, man šķiet, ka tā bija tā grāmata mazās princeses. Zini, tāda bieza sarkana grāmata. Un tur arī bija kaut kas par to. Tās. Ok. Bet tavā sarakstā ir pieķidāmas, labs. Kaut kāds tur pieburšanas, nē, bet ka tu vari redzēt, bet es, protams, to visu nedarīju, protams, jau gribēju, ka tur naktī jāiet pirtī, jāskatās ūdenī, mēnes gaismā, tad tu redzēsi, ka aiztīsies tos vīrs. Jā, ka šitos es biju dzirdējusi, pareizi. Nu, un tu neimēģināji. Man nebija iespējas. Nu, laikam, rituāliskākais, ko es esmu darījusi, kad trīsreiz kompāts, tad tas vārds jānosauc un lapiņas, tad tur saraksta tos burtus, jā un nē, un kas tur var, un tad tā adatiņa šūpojas pāri, un tad kā spoks atbild uz jautājumiem. Mēs to darījām teltīt, kā ļoti iespējams, ka vējš mums atbildēja uz jautājumiem, bet mēs bija skolā, bija visādas tā kā spokus tas, ka tur ir bijis kostaris un ka tur spokojās augšā, mums bija melnā istaba, jo tur bija nokrāsts, nezinu, kāpēc, bet skolā pieties tēvā bija tāds kambarīts, viņš bija nokrāstots melnā krāsā, un tad mēs saucam to par pīķa dāmas istabu, tad mēs tur saucam visu kaut ko. Un tad, protams, ka es atceros, kad man likās, ka mums visām likās, ka tā pīķa dāma tev sapalīdz uz mājām un visu kaut ko. Es šito esmu dzirdējis, man liekas, ka pirmā vieta, kur kurš kaut ko sauc skolā, klases vakarā, jā, nu, tad es jau ar draugiem, un ir kā telpa, kur tas ir vienaldzīgi, kur drīkst tam kaut kas palikt, jo man arī ir prātā no skolas laika. Es nesaucu, bet meitiņa toltē tur kaut ko trēsot saukušas, un esot pazudus elektrībai zem bijušās izlietnes, un pēc kārtas noticis kādē tur kaut švīku uz vaiga pēdi. Švīkas, vai tās mums arī bija melnas švīkas, jā. Un tad kaut kam jau tur ir jābūt, ja tā Es neatceros, bija melnas. bija kopīgi pazīme tās švīkas, tā kā maybe. Nu labi, un tagad pieaugšā vecumā tu vēl gribētu kaut ko izsaukt vai... Lats uz kur viņi ir. Es neskaidru, ne. Laikam, tas prāts, kad nobriest, tad liekas tā kā, priekš kam te vēl cilvēkus, vai te jau nav gana saspiest. Tad es googlēju, pajautāju, kas ir populārākie tie saukšanas veidi, rituāli, nu, ko tad jaunieši mūsdienās vēl atkārto, jo starp citu visi šitie rituāli nāk no kaut kādiem jau 18. 19. gadsimtiem, tā kā super sen jau kāds kaut ko sauc. Populārākais ir tas Ouija board, Ouija, dēlis, garu dēlis, tas kopi dēlis ar burtiem un cipariem, un kurš tur viss. Viņš ir man interesēta, es varbūt pat gribētu. Man būtu bailīgi, bet varbūt es pat gribētu. Es laikam neieteiktu, jo arī spoki ir īsti, tad šis ir viens no bīstamākajiem, jo tur ir, nu, tā kā visi te noteikumi, ka tur neviens nedrīkst tad aplēst pirkstus nevienā brīdī arī savlīs. Nu, vienmēr licies tas ir kaut skevs, nu, kad kāds to dara. Nu, ka tas nav pa īstam. Ja, piemēram, es teņu tagad to darīju, tad mēs visi ticam, domāt, ka tu man centies izvāzēt, un ka tu to tā. Jā. Es varu piekrist, un man varbūt tos, ka kāds vienkārši ir izdomājis, ka nav iznesīšos visus cauri.
Bet kas interesanti, tomēr, un tad, kad tie paši amerikāņu metnieki, protams, atgādina, ka tas viss var būt iestudēts. Bet, kad viņi tā kā tur baksta to dēli, tad viņi uzdod tādus jautājumus, uz kuru citi varbūt nezina atbild, un tā atbild tā kā sāk rakstīties. Bet pats jautātājs nepiedalās, piemēram. Bet kā? Bet jā, nu, tas ir viens no veidiem. Neiesaku, jo internets saka, ka ir bīstam. Bet tu to nevar darīt viens pats, jā? Tur jābūt vismaz te viens cilvēks, varam viens pats. Jā. Tad viens no medniekiem, kurš bērnības to dēļ tur esot spēlējies, un viņam kopš tā laika arī seko, es nezinu, kāpēc atceros to vārdu, viņam seko demoniņš vārdā Zozo. Mierīgs. Bija vārds, jā, darbības nē. Tātad mērķis sēdinoties ar gariem. Tad ir, jā, pīķa dāma, jeb Bloody Mary, jeb Astiņainā Mary vai netis kokteils. Bet, jā, ir tāds, kurš tu vienkārši tās 3 reizes spogulī viņu pasauc, un tad ir tāda, nu, kas ir, un nāk un ieskāpē, yes, kaut arī. Tad ir rituāls no Japāņu urbānajām leģendām, spēlē paslēpus vienatnē. Šitais, man liekas, Eiropā, Amerikā tāds mazāk zināms, tāpēc, ka tas kaut kāds Japāņu īsumā tu paņem kaut kādu leli, ko iedvēselisko kaut kas, un pēc tam ar to leli spēlē tā kā paslēpus. Un šito prikols nesaprot, bet izklausās nepatīkam. Tā kā kāpēc laukās vientuļi, jā. Tā, cik garlaikotam ir jābūt, lai kaut kādai lelei izsauktu garu un tad spēlēt paslēpus. Tad ir vecie labie saules un sveču rituāli, vecie labie tā ir kāds katru nedēļu. Tur nebija. Es nezinu, tā ko. Neko neesmu darījusi secību darbībā un nezinu, un arī nezinu precīzi, kā to visi dara, bet sāls aplis ir it kā drošībai, kur tu stāv iekšā, tā tad neviens tev izsaukties nevar piekļūt klāt, kamēr nav pārtraukts saplis, un sveces, kā jau ir sveces, nezinu, noskaņoju, vai man nav nejausmas arī, kāpēc tās sveces, bet, nu, kaut kā tādi veids meditāciju vai lūkšanu, izsaucot konkrētu garu, bieži aizsargājošu loku. Jā, loks ir tas sāls saplis. Rituāla elements, sveces, sāls apuļi, spoguļi, personiskas lietas no mirušā, tātad kādu konkrētu sauc. Okay. Tad ir to arī dāpā. Tad ir spiritismas seansi, kur visi sēž ap galda, turās rokās, saliek kopā savas enerģijas, un tad kaut kas tur uzjundī. Pendula izmantošana, kas svārsts ar virs burtiem vai simboliem. Tad varbūt tas bija tas, ko mēs darījām, jo tas buģu veidīgais, bet vienkārši, ka tā rada tītri. Tas ir 3 karaļa rituāls, interneta urbānā leģenda, sarežģīts rituāls ar spoguļiem un krēslēm, kas parāda sazināšanos ar citām realitātēm vai gariem. Ar spoguļiem vispār saka, ka nevajag kā vien pretī otram likt, jo tad izveidojas tā kā portāls, kur viņi tur var lēkāt un arī palikt, un tas tā. Bet tas spoguļi vispār tāda krītīša tēla. Ir, tas nopirku māju, un viss ir interesanti, un katrs man atnāk ciemos, prasa, kāpēc mums spogulis mežā. Nu, mums māja tieši pretī mežam, un kurš tās spogulis pretī mājai mežā iekšā. Un viņš jau nebija, mums bija. Un vispār tā māja ir ar daudz spoguļiem. Viņš ir tik rīpīgi. Un arī tur dzīvoja kāds narcis, kurš vienkārši iet pie istam un tāds sveik, gorgeous. Jā, prašu. Tāpēc ejot uz mežu pa kiesēnītēm. Bet man ir izskaidrots, ka tas spogulis ir tāpēc, lai aizpaidītu meža dārus. Nu, jā, atspīd gaisma, už tur pustās spogulis vējā, un tad ir viņi piedējās, un tās skaistums. Ļoti iespēja. Bet tas arī, ja domājos, ko jums kucēni, kas pirmoreiz sevi ieraug spoguli, ka jābūt arī salacās no sevis. No tiem tu kādu es tur izmēģinājis tos svārstus vai to pīķa dāmu, to tu teici, ka viss. Es arī pat vairs neatceros, bet es atceros, jā, ka bija, es pats ka bija jāsaka pīķa dāmu parāties kaut vairākas reizes, jā, nu neatkārto šai pūdzi. Nerādies. Jā, bet, nē, tur jau tas nenotiek vienkārši, kur vai
tur vajadzēja spoguli jau kaut ko dedzināt, un kaut kas tur bija, es neatceros, tā Tik sarežģīti. grīz sarežģīt, jā. Bet, nu jā, bērni rosti nefortējālē. Jā, laikam vienkārši nav tas baiļu fails attīstījies gana. Nezinu, bailīgi jau bija. Vienkārši mēs laikam vai nu mēs neticējām tam, nu, vai nu mēs nesapratām, kāds ir, es pateikšu latviski, sarks. Jā. Jā. Kā tev šķiet, tāpēc vispār kādam ienāk prātā kaut ko saukt? Tur es tam klailaicīgi. Nu, tas ir interesanti. Tieši tik vienkārši. Nu, interesanti tas šķiet. Nu, tā, es vienkārši biju aizdomājis, es bišķi tālāk par to varbūt ir, nezinu, kādam interesē, kā tur kādam aizgājušam radiniekam iet vai kaut kas tāds, tāpēc. Nu, tad jā, noteikti, pat es savai piķiļām pēc bēgas, jā. Kad bija ieauguši, jā, noteikti, ka, pirmkārt, nu, tu bija daudz iemesli turpat, es sailgojies pēc tā cilvēku, tu gribi paizvēt. Pēki daudz. Kas vispār ir pīkdā? Nav ni jaus. O tas ir pats interesantākais, man liekas, ko vēlāk arī vienu no stāstiņiem izlasījuši, bet tas, ka tu nekad nezini, ko tu tiešām esi izsaucis, ja esi izsaucis. Bet, nu, tu varbūt, tu nezini, tādu zaļo gariņu, bet atnāk kaut kāds ritīts, vienkārši furunkuls, kaut kāds riesmojums, tad tu jau neredzi, viņš jau komunicē tāpat, kā komunicēs tas zaļais gariņš. Kā, you never know, tāpēc varbūt nevajag spēlēties. Varbūt pīķi dāma patiesībā ir vienkārši ļoti normāli parasti sieviete, kur ir iztraucēta, un kāpēc viņa ņem un ieskrāpē, lai viņu lec mierauc. Man pēkšņi jau teorija. Bet kas jau arī nav slikts bijis, ne? No tā, ka viņi tu parādās. Nu, uz skolā tik tā izliet, un tur aizdambēja. Viņai kaut kas ar santehniku tur nepatika. Jā. Un tā kā viņa neko arī nevar izdarīt var. Man liekas, ja jau skrāpē, tā kaut ko var. Nezinu. Ja jums ir kādu pieredzi ar saukšanām vai kaut ko šādu, droši sūtiet uz tu tikai paklausies @gmail.com un ļoti labprāt palasīsim, kā jums ir gājis. Nu, tagad viens stāstīņš. Anrikudēja pa izsaukšanu, jā, let's go. Tātad šis atpilnot būs jāmēģina kaut kā izskaidrot vai arī par izsaukšanā. Redzēsim, kur mūs šis ceļš vadīs. Daudzus gadus atpakaļ ar draudzeni izsaucām gariņu. Procedūru zinājām tikai no nostāstiem un noteikti neko nedarījām kā vajag, bet viena lieta bija zināma. Netrīkst telpas durvis virināt, citādi gariņš ir uz palikšanu. Tad mēs Gariņam uzdevām jautājumus, un viņš atbildēja. Un vienā brīdī draudzenes tante atvēra durvis, kā mēs pārbijāmies. Panikā visus pičendājus aizlutām un neko neizdarījām, lai gariņa dabūtu prom. Pēc kāda laika joka pēc pajautājām, vai gariņš vēl te. Un bija. Paprasījām, lai uztaisa troksni un kaut kas skrāpējās skurstenī. Paprasīju, lai atnāk uz manu māju un aizdzen prom to, kas mani tur biedē. Aizzina. Turpināja virināt durvis vietā, kur viņa izsaucēla, slēpa mantas, taisīja trokšņus, bet kaut kur pazuda arī pats. Jā, es nezinu, kā nevajag, ka tad kāds centies visu izrīt pēc plāna, un tad neiedomājas, ka kāds varētu apvērt. Jās. Jo tas pretī loģikāli, ja mājās ir vēl kāds. Ir tīpaši dienas laikā, kad visi cilvēki ir nomodā. Bet nu jā, atkal. Nē, nu forši, ka labā ziņa, ka viņš tur kaut ko tur aizcina no tās otras mājas, nu, ka izpalīdzēja, tad jau acīm redzot, kāds sakarīgs tika tur pasaukts. Bet, nezinu, tu pieņemsim, tur ir rakstīts, bet kaut kur pazuda arī pats. Tu mēģinātu tagad vēlreiz prasīt, tu vēl te esi? Jā. Bet saprot, tas, kas mepā, tas atrod. Un es varbūt arī, ka tur nemaz neviena nebija, bet par cik viņas tagad domāja, ka jā, tur, kad tagad atvērt durvis un tur kāds ir, tad, un tad viņas arī visu kaut ko saskatīja uzreiz. Un tur kaut kas noklakšķēt, tas noteikti bija izgāra nišu un tur pēkšņi nokapt ritens un noteikti bija viņš, ne? Tas nevar būt tāpēc, ka fizika to kaut kā Jā, nebija. Bet laikam es arī pajautātu, vai tu vēl esi te. It īpaši tā nav mana māja, tad jau varēs iet ciemos un paprasīt. Un jā, arī ir tad, ok, bye! Paši tiem draudzēties? Jā. Nē, bet reikā, ka var arī viņus eksplotēt. Tāds ir vārds. Nu, izmantot savām vajadzībām. Ja kaut kas biedē, tad atnāc līdz lūdzu iztīrmači te māju. Nā.
Jā, nespaustos, ka viņš temaz nebija biedēroši, ka viņš bija tāds čomičs. Nu, tas tā par rituāliem. Man ir vēl viens stāsts, bet varbūt tev ir tavs mājasdarbs izpildītais. Diena tas pīķi dāvins tieši viņš. Bet viņš arī ir tāds ļoti klasisks, kā visām meitenēm. Visām. Nē, bet, Es bet ir panēs izsauks pīķi dāvu. mazai dārēja meiteņi. Noteikti, es zinu, ka mūsu klasē noteikti visām meitenēm varbūt, nē, es nezinu, man ir tāda atmiņa, ka mēs saucām, varbūt, ka arī mēs saucām, noteikti saucām. Un arī palikām pa nakti pie viena, pie otras arī saucām. Jā. Un man tā paniekuši tā lieta, tagad tā darbēni, interesanti vispār. Ja kādas ir atbildēt? Vai dārvas bērniem, vai viņi ir saukuši to? Jā, es laikam tas būs pirmais, ko es saviem bērniem pateikšu, kad viņi nonāks līdz saprātīgam vecumam mājās nekādas mūšķis. Labi, parastās. Nevis puišus, bet mūšķis. Jā. Puišus meitenes droši, labprāt iepazīšai. Kad man vajag 12, maziņi, bija nometne, un uz sienas bija liela, melnās pīķi dāmas glāsna. Kāpēc? Kāpēc tu būtu glāsna? Bet ok. Tas piedod āties, to nācies tikai iedomājums, tur ir, nezinu, tavs portrets, tu zini, par ko ir runa, un tagad kāds internetā saka, tu biji pīķi dāmas glāsni, tik pretīgi pietaps. Atceros ar kā? Atceros ar kārtīm, mazas meitenes būtības izdevumām par... Kāpēc kārtīm? Ar kārtīm arī kaut ko tur var noskaidrot, kad znamīts tu izlēst. Ugo. Jā. Ok. Atceros ar kārtīm, mazas meitenes būtības izdevumām bariņš izsavu. Mālā blēzniņa bija plākus gultē, kad kurjot varēja visu laiku to blēznu redzēt. Tajā istabā bijām 6 meitenes, un zinu, pēc tās izsaukšanas pasmējāmies, kā muļķības tā pīķi dāva, neatceros precīzi, bet visas bijām pārbijušās ar murgiem augstiem sviedņiem. Es atceros, ka tumsā tā blēzna, tā glāznā, tā pīķi dāma tiešām kustājās, kaut ko runāja. Es vairs neatceros, bet sajūta viss bija palikuši neumlīgs. Es noteikti neizvēlētos vienkārši gultu pie tādas glazne. Sāksim ar to. Tur bija vienreiz šīs visacīmāk vienkārši, bet kāpēc vajag nometnē būtu? Viņš nogura. Viņš ir draugs. Tu uzvarēt Ziemassvētku tēmu. Nē, tas ir pirmais, kas paķērās. Varbūt acīgākie klausītāji jau būs pamanījuši, ka te mainās dekorācijas, kāpēc gan ne. Bet ok, nometnē, jā, tā ir laba vieta, kur saukt lietas, jo tur ikdienā droši vien visticamāk neviens nedzīvo. Jā, nometnes parasti notiek skolās. Jā, es vienkārši galvā iztēlējos amerikāņu filmas, kur tur tie šķūņi un tur meitiņu šķūņas, čekus šķūns un tad, jā, vispār arī skolās pareizi. Bet jā, kāpēc lai tur būtu tāda neglīta leza? Matemātikas skolotāji. Ir jā. Varbūt tā bija matemātikas skolotāji. Desticamāk tiešām arī lamājās, jā. Kaut kas izpildīts, cik šī bija iesmieklīgi. Bet ok, tātad viņas sauc ar kārtību, un viņām visām ir urgi, augsti sviedri, vēl es, jā, laikam, jo man interesētu uzdot par papildus jautājumus visādus, bet jāiztulko. Visticamāk, ka no bailēm vienkārši bišķi šilierējās, vai tā glazna var runāt. Un man ir tās 3 zēgas, glazna viņas aptu pustietas, un viņi tur. Tas bija Harry Potter filmā. Kustīgās glazna, jo viņš. Tas nebija sapnis, ka kustājās glazna, jā. Vai šķiet, ka viņa apsolīja, ka tā glazna kustās? Es atceros, ka tu sāt tā glazna, tā pīta tiešām kustās, ka tas nebija sapnī. No to jau viss kaut kas. Jā. Un jā, šoreiz novelsim vainu uz turus, bet paldies par stāstiņu. Tad es gribētu padalīties ar vienu no pirmajiem iesūtītajiem stāstiem, liekas, hilērijas, ja tas ir tas. Jā, tas vēl nav tas, bet šis arī ir ļoti forši. Tā, gatavi.
kad pirmo reizi pārvācās dzīvot viena un gāja apskatīt jauno dzīvokli, tas jau likās nedaudz ērmīgs, īpaši 2 spoguļu koridorī. Ok, spoguļi, tikko runājām par spoguļiem, un arī, ja to liekas jau ērmīgs, tad, kas ir tas, kam jānospēlē, lai to dzīvokli izvēlētos, tad, nezinu, iekšā jau tur sagaida spoks, un tāds tīrs maksalāps, dalīsi uz abiem. Jā, nē. Ok. Man liekas, ja man liktos kaut kas spocīgs un lokācija laba, tā kā cēna laba, kāpēc ne? To viens būtu vienkārši tāds ieliks savu klāstu, kas vajag. Jā, nereti jau arī tu savā malā var nebaidīties. Dabaidos. Jā. Pirmā nakti, kad tur paliku, gulēju ar gaismu, jo likās, ka kāds ir koridorī. Man bija diezgan vēl palikt otro nakti vienai, tad tāds pasaucis savu draudzeni palikt pie sevis. No rīta man bija jāiet uz darbu kādiem 8:30 un 9 pamodās mana draudzene no tā, ka it kā esot istabā, ka it kā es otrā istabā viņu saukt vārdā, lai atnāk. Piebildīšu, ka dzīvoju 5. stāvā un kaimiņi man vispār augšā nebija, kā arī eju uz bērniņiem bija slēgta. Draudzene man rakstīja un jautāja, ko es vēlos, lai pati atnāku. Nesapratu, kāpēc, un jautāju, ko viņi to domā. Viņi šo pastāstīja un es atbildēju, ka es jau esmu darbā. Pēc nedēļas ar draugiem uztaisījām saldu balīti. Saldsmaizes balīti droši vien zlots. Saicināju 5 draugus un visi sēdējām manā guļam istabā. Kurš virs sienu man gāja liela brūna sekcija. Visi reizē paskatījāmies uz sekciju un redzējām lielu baltu gaismu atspulgā, kas pazuda koridorā un citur gaisma bija izslēgta. Telefonos ieslēgts lukturītis arī nebija. Visu nakti pavadījām kopā un nekur pa dzīvokli nesteigājām. Un pēdējais stāsts par šo dzīvokli. Pie manis arī atbrauca draudzene ar savu mazulīti, sēdēja virtuvē un vēl vienu draugu un dzirdēja, ka mani no istabas draudzene sauc. Aizgāja pie viņas un viņa bija nelielā panikā un teica, ka gulējusi skatījusies telefonā un viņai pēkšņi bija sajūta, ka kāds ir viņai uzkāpus uz krūtīm un viņai grūti elpot. Lieki piebilst, ka pie nākamajās dienās savācu mantas un izvācos. Forši lietojos atkal, es gribu. Šeit bija labs, tā ir labs, jā, tā kā tas tiešām vienīgs dzīvoklis, ka visi vienkārši pēc čuģidu pēc kārtas notiek. Jā, es varu pārvektos. Jā, ja tas nebūtu nopirts dzīvoklis. Jā. Nopirkt, tad tur tā tas jāiekādeķiet, jā. Ja vīnu kudā, kā reiz teica, jo tā bizēm patik. Pašlaus bija visu to. Tā šis gan izklausās tad, ka tas nav izdomāts. Jo tas notiek vairākiem cilvēkiem, vienīgais, ka man viss kaut kas tur notiek. Jā, tas nebija tā vienkārši vaiblo, ka tu klusi, vai tur kaut kas, bet tu slieps. Jā, tad pirmais bija tas, ka pēc tā draudzenē likās, ka viņa vārdā sauc, bet šī jau bija darba, vispār trūki. Jā, šito grūti izskaidrot uzreiz 3 situācijas, bet vārdā saukt, varbūt kāds kaimiņš tiešām mēs sienas kaut kur tāvāk nobļāvās tik skaļi par ūdeni sacitē. Maybe mana versija. Jā, tas ir tā otrs, kā tā varētu. Tad gar sekciju lielā baltā gaisma, ko redzēja visi, kas sēdēja telpā. Tas varbūt kāds saulezeķis bija, no spoglīšu. Vai visu viņus apdarilbinājuši savu iekšojo gaisu oru before. Ir izīgi, kā tad, kad senzerās aktimeli parādās, tas sierējas uz sampus tā aura. Varbūt kāda bija saredzēta par to, ka tu lasīji par to gaisniņu, man arī, es neveikšu kam, bet pazīstumu cilvēkam arī bija tajā mājā nomirā onkulis, un viņi atvēra viņa istabu un redzēja, kā gaisniņā tā kāds uzauguši. Un viņa, kā viņa kaut kā jūta, ka tas ir viņš. Es esmu dzirdējusi stāstus par tām gaismiņām arī, kad, pieņemsim, slimnīcā, diemžēl kāds no taviem tuviniekiem tev blakus aiziet, kad kaut kas tāds atgadās, bet maybe, tā ir tās teorijas, ka viņi ir gaiši melni, pleķīši, vēl neskas tā kā, maybe, un tā trešā situācija bija, kur likās draudzenei, ka kāds uzsēžas virsū, un ja palika grūti elpot, kas ir kaut kas līdzīgs, man liekas, kā miega paralīze. Sapcitas papētīja, kas ir miega paralīze no zinātniskā izskaidrojuma, bet par to citreiz izstāstīšu. Bet, jā, es droši vien arī izvāktos. Bet pie kaut kādiem trokšņiem un tādām lietām man 2 draudzenes ir saukušas pie sevis šajās situācijās, ka viņām šķiet, kad mājās kāds spokojās un viņas man nakts vidū zvana, ka vai lūdzu atbraukt, kā palitēt mani pa nakti. Un
saprast, kas tad te notiek. Un, otrajā reizē atrisinājums neatrisinājās nekas. Nē, labi, pirmais stāsts bija tāds, ka tas no rīta pamodos, man pretī vienkārši čubinājās maza pelīte. Es gulēju uz grīdas. Viņai bija vienguļamā gulta. Un tā, ka tas pirmais spoks bija pelīte, un otrais spoks, par ko es smējos, man liekas, nedēļām ilgi, kā atcerējos, vienkārši līdz asarā. Draudzene pēc tam pateica, kad iepriekšējiem īrniekiem šajā ēkā pazuda šinšila. Likās vienkārši hilēriņas, ka leģendas vēst, ka tā šinšila joprojām kaut kur tur staigā. Īsta dzīve šinšila. Nogluži pelīte. Tu jau īsti neizdzīvot, ne? Ja viņi raudas, ka viņi baro, tad jau viņi nezvāk izsīlā. Tu tad šinšils posiņš. Nebija. Nu tas tā. Tāda bija epizode par izsaukšanām. Noteikti kādreiz atkārtosim, parunāsim vēl, ja jūs atsūtīsiet visas savas pieredzes, jo mums ļoti interesē. Visi stāsti tiks lasīti anonīmi, lai jā, nevienam neuzlikt uz pieres birku šīza. Nu tā. Labi, sūtiet savus stāstus, es tu tikai paklausies ar gmail.com. Like, subscribe, share, padodat tālāk atsūt ziņas un es varu mammai. Jā, ieliec īkšķi tieši tagad aizai un ieliec īkšķi, cik gan grūti ir tas. Un vēl nogaus to. Jā! Negaus to, jā! Pošu dienu visiem, čau! Tadā!